Forši. Forši būt jaunietim. Visas dzīves iespējas ir atvērtas vaļā, lai izbaudītu dzīvi, lai veidotu ģimeni, karjeru, mācītos vai vienkārši izbaudītu katru dienu. Es iepazinu sevi citādāku, kad es varu būt citādāka, kad es varu sasniegt daudz augstākus mērķus, nekā es biju iedomājusies. Un tas, kad Agnes man palīdzēja daudzās jomās, tas bija kaut kāds vienkārši brīnums, jo man nelikās, ka es kaut kad dzīvē būšu šeit tagad un ar to, kas man jau ir. Un vēl tas, ko es varu vēl sasniegt, kas ir kaut kas nereāli liekas. Kāpēc būtu jāatbalsta jaunieši? Tāpēc, ka tas ir nepieciešams. Tas ir tas, ar ko mēs ikdienā šobrīd cīnāmies, kad jauniešiem nav motivācijas, viņi negrib mācīties, viņi zūd kaut kādās atkarībās, viņi nezina, pie kā vērsties pēc palīdzības, un tas ir nepieciešams, jo ko tad mēs darīsim bez tiem jauniešiem? Paaudzes mainās, un tos jauniešus vajag tāpēc atbalstīt, lai viņi iet uz priekšu, lai viņi veidotu ģimenes, lai viņi veidotu karjeras, vai ceļotu ap pasauli, vai darītu, ko vien vēlās, tikai nebūtu tajā brīdī, kur viņi ir šobrīd. Es pat varētu parādīt divas bildes, vienkārši kā bija pirms tam un kā bija pēc tam, kā šobrīd. Man liekas, ka pati būtība es neesmu izmainījusies. Man visas tās lietas, kas man bija pirms tam un kas tagad ir mainījušās, bet man ir mainījušās uzskatu par dzīvi, par mērķiem, par sasniegumiem, lieku daudz lielāku un augstāku latiņu kā pirms tam, ko es varu izdarīt. Un ar to, ka tagad ir daudz vairāk zināšanu un pieredzes, un tas, ka es varu būt, ka esmu daudz labāka nekā es biju pirms tam. Neteikšu, ka pirms tam bija slikti, bet tad tajā brīdī, kad es biju pirms 6 gadiem, es biju vēl bērns, un es vēl daudz ko nezināju vispār, ko dzīve var sniegt. Un tad likās, ka dzīve ir skarba, tagad vienkārši tu dzīvo realitātē, un tur tu vienkārši dzīvo ikdienu un cīnies par savām lietām un par savu ģimeni un par savu darbu, lai tu varētu vienkārši dzīvot pilnvērtīgi un mierīgi.